Ar Eiropas Savienības finansējumu nākamajam 2014. līdz 2020. gada periodam jāpanāk ekonomikas izrāviens, kas veicinās labklājību un jaunu darba vietu radīšanu. Tā uzskata Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Steinbuka. Viņa mudina ieguldīt naudu tā, lai tā nestu atdevi ilgtermiņā. Galvenais, kas ir jāpanāk, tas ir ekonomikas izrāviens, kas arī veicinās to labklājību un jaunas darba vietas. Ja nevar tikai visu laiku sacelt jaunus kultūras objektus, kas principā tā kā nedod īpašu pievienotu vērtību. Ja, tas ir ļoti šaurs skats uz šodienas vajadzībām, bet jāskatās arī ilgtermiņā. Nākamajos 7 gados Latvija dalību valstu starpā būs 4. lielākā Eiropas Savienības līdzekļu saņēmēja. Kopā Latvijai būs pieejami 4,4 miljārdi eiro, kas līdzvērtīgi 3000 eiro uz vienu iedzīvotāju. Investīcijas tiks veiktas saskaņā ar ilgtermiņa nozaru stratēģijām. Tādējādi būs skaidri redzams, kur un cik liela nauda ieguldīta, kādi rezultāti tika plānoti un kas tika sasniegts. Viss liecina, ka nākamajā gadā mēs iesāksim pietiekami laicīgi. Latvija un Igaunija pirmās valstis gatavas palaist jauno programmu. Saskaņojums būs ar Eiropas komisiju. Tā kā es domāju, ka gada pirmajā pusē iespējams jau varētu parādīties jau pirmie projekti. Tā kā te ir svarīgi, ka mēs esam tiešām no tām pirmajām valstīm, kas ir gatavas. Jo lielākoties Eiropā valda apjukums ar fondiem, pārstrukturizācija, tāpēc, kad Eiropa atpaliek no mūsu ciklā. Tur tā krīze tagad risinās vai konsolidācijas pasākumu, un tāpēc arī ir problēmas, kur to naudu īsti ieguldīt, tāds apjukums valda. Mums tomēr tā vīzija ir vairāk mazāk nostabilizējusies. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Jau 2014. gada pirmajā pusē pātrināt tiks sākt ieguldījumi jauniešu bezdarba mazināšanas aktivitātēs un ceļu infrastruktūrā. Citas jaunā perioda investīcija aktivitātes pamazām sāksies 2014. gada 2. pusē un 2015. gadā.